Mīļie draugi, esiet sveicināti. Šodien mūsu sarunu vakarā. Es šodien nebūšu viena, centīšos uzaicināt Evitu Zilgmi. Mēs ļoti interesantu tēmu par vīrusiem, kā vīrusi. Čau! Čau! Labvakar visiem! Jau var visus mūs dzirdēt. Es domāju, jā, izstāsts ļoti labi. Es tevi ļoti labi redzu un dzirdu. Un es jau mazliet iesāku, ka mēs šodien vēlamies parunāt par ļoti tādu vienu no tēmām, kas skar pilnīgi visus visā pasaulē un cik ir svarīgi vispār sakārtot mūsu organismu, uzturēt šo imūnsistēmu kārtībā, jo šajā trakajā vīrusu laikā ir tā grūtāk, un tāpēc, kam ir jāpievērš uzmanība, mēs padalīsimies arī ar personīgo pieredzi. Tieši būs runa šovakar arī par šo slaveno vīrusu, kas ir visā pasaulē, un Evitai ir pašai savu personīgā pieredze, kā viņai gāja. Diemžēl arī tevi ķēra šis vīrus, un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, kā tu palīdzēji savam organismam, tieši ar šīm dabas vielām, cik ir svarīgi ikdienā pa mūsu organismu rūpēties un viņam dot tas, kas viņam ir nepieciešams, lai pēc iespējas labāk strādātu šī imūnsistēma, lai pēc iespējas vairāk būtu spēka ar šo vīrusu cīnīties. Un tā kā es zinu, tu man stāstīji, tev ir superīgs rezultāts, un tā kā es došu vārdu ilgāk, es nerunāšu, stāstu lūdzu, Evitiņ, kā tev gāja, kādi ir tavi rezultāti, ko tu darīji un kādi rezultāti lūdzu. Jā, sveiki visiem, paldies tev, Dačuk, par iespēju atkal ar tevi kopā nākt laivā, jo man tas ļoti liels prieks, un mēs vienmēr, kā teikt, tandēmā izstāstam cilvēkiem tās svarīgākās lietas, un jā, tu ļoti labi iesāki patiesībā mūsu sarunu par to, ka šis vīrus ir tāds, kāds viņš ir šobrīd, un mēs neviens mazāk vai vairāk neesam pasargāti, ja mēs paši nerūpējamies par savu imūnsistēmu, kā jau tu minēji, ja, ka ļoti būtiski ir domāt par sevi, pirms vispār kāds vīrus tevi ir saķēris, ja? Jo tas vien norāda to, ka organismā imūnsistēmas spēks ir krities un ir laiks padomāt par dabas vielām, kā savu organismu stiprināt. Jo man gluži vienkārši bija iesnas pirms kāda laika, noteikti daudziem cilvēkiem tā ir bijis iesnas, tu kaut ko palieto, piemēram, es visu pirmām kārtām lietoju ķiploku, gan dabas omīšu receptes ķiploku, jā, gan arī mūsu korāla ķiploku un arī tādu sudraba ūdeni, bez kura es šobrīd arī neizēju no mājām. Viņš ir regulāri manā somiņā. Silver Max, tātad koliodālais sudraba ūdens, kuru var pūst gan degunā, gan mutē, mazliet iestaps temperatūrām vairāk sasildot, tātad uz vatītes, liekot austiņās, jo viņš momentāli aptur vīrusu, baktēriju vairošanos, ja, un apstādina. Tas bija pirmais, ko es sāku lietot, kad man bija iesnas, pat nenojausdama ne pa kādiem citiem vīrusiem, jo, protams, iesnas klepus un vai bronhīts vai plauškarsons vai citas slimības vai pneimonijas, ja, tas nav pazudis no pasaules. Tās vēl joprojām ir šeit, bet viņas tātad kopā ir saistībā ar to vīrusu, pret kuru mēs savukārt arī vēlāk runāsim, cilvēki tiek vakcinēti, ja. Bet šajā gadījumā runājot par manu pieredzi, man tas iesākās gluži vienkārši ar iesnām. Savukārt šīs iesnas, tas vīrus laikam bija tik spēcīgs, bet es nepadevos, es tiešām lietoju koralmainu ūdeni, tātad kopā ar H-500, kas ir spēcīgākais dabas antioksidants, ja, kurš spēj šūnai un organismam dot lielu spēku. Jo viņi tātad no organisma izvada ūdenī šķīstošos toksīnus, un pamatā vēl es lietoju klāt, kas ir saucamajā korāla detoks kastē, ja, lecitīnu un asimilātoru. Asimilātors tātad, kā jau mēs zinām, uz fermentu bāzes, kas spēj no organismu izvadīt, tātad sašķelt līdz molekulu līmenim un izvadīt dažādus produktus, kā arī tātad mums organismam dot dažādas nepieciešamās vitamīnzēto bāzi A un D vitamīnu, ja, un turēt tātad kuņģzarnu traktu kārtībā. Bet, kā mēs zinām, ka lecitīns savukārt ir galvenais būvmateriāls mūsu šūnai, jā. Un tātad es arī nolēmu šo lecitīnu lietot. Tad, kad man jau
Var teikt, šīs iesnas pakāpeniski gāja uz kaklu, man sāk mazliet sāpēt kakls aizkrist, sāk čerkstēt kakls. Es sapratu, ka gluži vienkārši ar parastajām tējām, bronhu tējām, kas mums mājās ir, ko mēs varam dzert, ja? Vai kumelīts, vai kāju karsēšanu, siltais piens, to visu es darīju, ka es ar to netieku galā. Tad es ņēmu klāt palīgā sev dabas antibiotikas, kas ir mums koreļu klubā skudrukoks, ja, kas ir visdabīgākā antibiotika, kas ir atrodama, kas aug Centrālajā Afrikā, ja, kur savukārt šis skudrukoks, uz kura dzīvo, kā teikt, neaug neviena sēne, ja, jo viņš tā tad spēja iznīcināt dažādas baktērijas un sēnes un iekaisumus, un tas bija tas produkts, ko es ņēmu palīgā, un es viņu lietoju lielās devās, tiešām lielās devās, 4x3, un lai spētu savu organismu no šī vīrusa tīrīt ārā, lai arī kāds tas vīrus būtu, ja. Tad es vēl palīgā ņēmu lakricu. Kas ir lakrica? Lakricā šajā produktā ietilps lakricas saknes ekstrakts, kas atbalsta gan imunitāti, gan palīdz uzturēt elpceļus, ja, kas arī lakricas ietekmē. Man šīs sāpes, šis krekšķis no kakla nogāja uz plaušām, ja, un es jau jūtu, ka man tā kā paliek grūtāk elpot. Un tādēļ lakricu es lietoju un dzēru kā tēju, lai no plaušām atdalītos šīs krēpas un nāktu dabīgā ceļā ārā un atklapotos un nebūtu savus klepus, kā savukārt ir mēs dažkārt mocamies ar šo klepu. Ja? Tad es vēl klāt dzēru pie šiem produktiem, man ļoti, ļoti labi palīdzēja Protivity. Kāpēc es to darīju? Jo Protivity ir, kurā ir 11 aizvietojamās un neaizvietojamās aminoskābes, jā, ļoti spēcīgs produkts. Tāds komplekss, kurš stiprināja gan manu imunsistēmu un palielināja tātad ķermeņa izturību. Jo, kā jau jūs ziniet, ja vīrus ir uzbrucis, tad arī palielinās šī enerģija, palielinās vēlme kustēties, darboties, jā. Un tas bija tas mans laiks, kad es sapratu, ka man ir nepieciešams vēl kaut kas klāt, jo šis vīrus man vienkārši gāza no kājām nost. Tad es ņēmu klāt pie Protivity vēl kolestrum plus, jeb jaunpiens, kā jau tu zini, Dacīt, ka bērniņus, tev pašai 2 bērniņi, ka tātad māmiņas piens ir pats svarīgākais, un šis produkts kolestrum plus, ja, viņš ir visu imunitātes veidošanai nepieciešamais kompleks, ja, kas nodrošina imunitāti. Tas arī uztur un atjauno novājināto imunitāti, jo, saprotiet, vīrus laikā tātad imunitāte ir novājināta, ja, un cilvēkam ir grūti atjaunot savu organismu, tāpēc arī es ņēmu klāt, kurš dotu tādu spēku pašai imunitātei, ja. Šeit vēl klāt es ņēmu, tas nenotika vienā mēnesī, tas man notika 2 mēnešu garumā, šī slimošana, ja, un klāt vēl es sapratu to, ka man ir jāņem vēl kaut kas spēcīgs, ja, kas ir, kā piemēram es ņēmu spirulīnu un dzēru to tiešām lielās devās, ja, Protivitīs arī dzēru 5 kapsulas 2 reizes dienā, jā, un spirulīnu arī ļoti lielās devās dzēru, ja, lai būtu šīs olbaltuma vielas, jā, jo spirulīna ir pati bagāta gan ar B vitamīnu, jā, gan ar beta-karotīnu, gan ar minerālu vielām, jā, jo šeit klāt arī ir gan kalcijs, gan cinks, gan magnīs, mangāns, jā, un kālijs, bet patiesībā dzelzi es dzēru vēl pastiprināti klāt, jā, kad man jau bija tik grūti, kad man jau elpas zudumi bija mazliet, un man bija tāda tā kā tūska daļai iekšēji, ja. Un dzels bija tas, kas, mēs zinām to, ka dzels ir ne tikai ādai, matiem un nagiem, ja, brīnišķīgs vitamīns, bet viņš arī pats par sevi stiprina imunitāti, ja. Tikai tāpēc es sapratu, ka šis ir tātad lielisks produkts, ko ņemt, lai būtu šī pilnvērtīgā imunitātes stiprināšana, kā arī cinks, ja, kas ir unikāls, plašs, pazīstams produkts, ja, tas arī nepieciešams gan imūnsistēmas funkcijām, gan dažādu infekciju novēršanai. Bet tad, kad es aizgāju pie ārsta, es sapratu to, ka, ir jāuztaisa tests, jo droši paliek droši. Jo tu vienkārši saproti, ka tev ir iesnas, klepus, bet riņķī apkārt cilvēki runā to, ko viņi runā. Un tā kā es devos pie ģimenes ārsta, protams, man tests pirms dodoties pie ārsta bija negatīvs. Un ārsts man nosūtīja
tātad paklausījās plaušas, man bija tātad pneimonija, rengenā uzrādījās, un uzrādījās tas, ka es jau esmu šo vīrusu izslimojusi. Un tad, kad es runāju ar ārsti, viņi man teica, es nezinu, ko jūs esat lietojusi, bet jūs esat pati paveikusi to, ko dažkārt cilvēkiem ir grūti paveikt. Es viņai teicu, es lietoju visu no dabas, un viņa man iedeva medikamentu tūskai, lai es varētu elpot, jā, lai man tūska pazust, bet nebija man antibiotikas, nebija nekādas citas problēmas, neko citu viņa nedeva, jo vairs nevajadzēja. Jo šīs dabas vielas, un es vēl stiprināju savu organismu gan ar alfu, kā mēs zinām, alfa-dacītu noteikti piekritīs, ka tā ir tātad lieliskākais produkts, kas ir mums nierēm, jā, aknai ļoti labi man noderēja artišoks, un vēl atvesaļošanās periodā pēc tam es dzēru teistībī, jā, kas stimulē vitaminizētā bāze vēl ir, un, protams, visam pa virsu man bija grifonija. Grifonija, lai es varētu būt mierā, jā, lai organisms varētu pareizi atjaunoties. Un tad, kad mani nosūtīja ģimenes ārsts pie pneimonologa, pēc tam pārbaudīt plaušas, veica dažādas tātad pārbaudas, ja, vai nav tur palikušas kaut kādas disfunkcijas, vai varbūt plaušu alveols nepareizi strādā. Nē. Analīzes uzrādīja visu, ka plaušām nav ne disfunkcija, nav nekādas pazīmes, ka tur kaut kāds vīrus paveids būtu vēl palicis, tātad plaušas ir tīras. Un vienīgais, kas man šeit palīdzēja, tie bija tiešām lielās devās, dzerot pilnvērtīgi nepieciešamo šūnai uzturu, ja, šūnu padzirdot un šūnu pabarojot ar visu vitaminizēto bāzi, kas viņai ir nepieciešams, ka tas bija vienīgais veids, kā es varēju savu organismu, kā teikt, izglābt, ja, un neļaut šim vīrusam iet dziļāk manā organismā, bet viņu apturēt jau pašā sākumā. Lai gan man pašsajūta bija ārkārtīgi slikta, es pieļauju domu, ka cilvēki ar tādu pašsajūtu, kur nelieto korālu produkciju un nelieto tādas dabas vielas, viņi nonāk slimnīcā, jā, un ir pie elpošanas aprātiem, jo man tiešām ģimenes ārste klausījās, manas plaušas grozīja galvu, un viņa teica, es nezinu, ko jūs esat darījusi, bet paldies Dievam, viss ir jau aiz muguras. Tieši tā kā tas bija tāds, ar ko es gribēju dalīties, ka šīs vielas tiešām spēja palīdzēt organismam atveseļoties. Dacī, došu vārdu tev papildini to, ko es tev stāstīju. Varbūt ir vēl kaut kas, ko tu gribi papildināt. Jā, nu liels paldies, jā, par šo personīgo pieredzi, kad es domāju, tas ir tik svarīgi tomēr par to runāt, nebaidīties, nekautrēties, tur nevis tur mājās viens pats vai kā, to ir svarīgi dalīties ar citiem cilvēkiem un zināt, jo tu esi dzīves piemērs, ko tu darīji, kā tev dabas vielas palīdzēja un kā tu stiprināji organismu, un es esmu arī ļoti pārliecināta, jo tu jau arī ilgi lieto šos produktus, tu regulāri attīri organismu, tu stiprini savu imūnsistēmu, jo attīrot arī zarnu traktu, jo mūsu imūnsistēma 70% dzīvo mūsu zarnu traktā, tāpēc par to mēs arī esam daudz runājuši, cik svarīgi ikdienā, katru dienu, ne tikai, kad ir vīrusu laiks, kaut vai arī tās parastā gripa, parastās iesnas klepus, tas jau viss ir joprojām aktuāli, un tāpēc ir svarīgi uzturēt šo tīrību mūsu organismā un tieši izmantojot šīs dabas vielas, jo visi šie produkti, viņi sastāv no augiem, no ko pasauli mums dod, ko daba mums dod, un tas ir visi ekstrakti, un tas nozīmē, ka viņi ir 20 reizes spēcīgāki nekā parastā kumelīte, pieņemsim. Protams, kumelīša tēja arī ir ļoti laba, bet šie ekstrakti, viņi ir veikti, šie augi visi ir vākti no visas pasaules, izmantotas jaunākās tehnoloģijas, lai iegūtu šos ekstraktus, un tāpēc viņas arī ir tik spēcīgas, kā tu pieminēji, tu šajā laikā, es nezinu, tu man liekas teici, tagad tu nepateici, bet tu man personīgi teici, ka tu izdzēri 2 buņģas skudru koku, paude arko, tās ir lielās devās, tas tiešām nozīmē lielās devās šo spēcīgo dabas vielu antibiotiķi, šīs kapsulas var dzert vismaz apmēram, šī stresainajā,
Tanī vislielākajā trakumā līdz 20 kapsulām dienā viņas var taisīt vaļā, dzert kā tēju, kopā ar šo lakricu, ko tu pieminēji, un ik pēc pāris stundām, jo šis dabīgās vielas ir ļoti, ļoti spēcīgas, un tieši arī šis ķiploks un visu, ko tu pieminēji. Es vēl vēlos pieminēt tādus vitamīnus kā vitamīns C, liposomālais, kas arī ir pēc jaunākās tehnoloģijas ar biopieejamību un kas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, kas stiprina mūsu imunsistēmu, imunitāti, atbalsta arī kapilāru un veselību kopā ar B vitamīnu. Tāpat tās arī palīdz atjaunot audus un gļotādas un arī aizsargāt ķermeni no brīvo radikāļu iedarbības. Līdz tam mēs vēl mazliet nonāksim tālāk par šo visu, bet arī tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo vitamīns kā C mūsu organismā viņš neuzkrājās, un šis ir ļoti, ļoti nepieciešams mūsu organismam, kas ir regulāri jāpapildina šie krājumi ar C vitamīnu, un kas arī pātrina toksisko vielu izvadi, kā svins, svars, dzīvesudrabs. Līdz tam mēs vēl arī nonāksim par šiem metālu piemaisījumiem, bet arī šis tieši C vitamīns palīdz izvadīt visu no mūsu organisma ārā, un viņš arī ir viens no galvenajiem mikroelementiem mūsu organismā. Tāpēc arī tieši šis vitamīns C liposomālajā formā, tas arī, ko tas nozīmē vispār, pastāstīšu divos vārdos, tas nozīmē, ka šīs vitamīns ir tādā kapsuliņā iekšā, viņš neizšķīst uzreiz mūsu kuņģzarnu traktā, bet viņam ir tas laiks, ka viņš tiek nogādāts uz šūnu, un tur ir tā lielā atšķirība, nevis, kad izdzer kaut kādu parasto vitamīnu, viņš uzreizām viņš tur uzsaucās, viņš nonāk tur, kuru vajag, tāpēc ir tieši šī liposomālā pēc jaunākajām tehnoloģijām izveidota. Tāpat tās arī ir ļoti, ļoti svarīgs vitamīns D, arī tieši tagad ir iznācis jaunais vitamīns D, aerosola formā, kas ir arī, viņš arī piedalās ļoti daudzos šīs bioloģiskajos procesos, un viņš arī ļoti viegli uzsūcās. Un kāpēc vitamīns D ir ļoti svarīgs? Jo tad arī uzsūcās kalcijs un magnīs, jo bez vitamīna D neuzsūcās ļoti šie svarīgie atkal citi, kā kalcijs, magnīs, kas ir nepieciešams mūsu kauliem, matiem, nagiem, visam pārējam. Tāpat tās arī stiprina imunitāti. Vitamīns D ir sevišķi tagad ziemā vai rudenī, tad, kad nav šī saule. Daudzi cieši no vitamīna D trūkuma, un tas jau arī ir daudz, ļoti ietekmē vispār veselības stāvoklī, un ir ļoti daudz dažādas pazīmes, ja trūks šis vitamīns D. Tāpat tās arī vitamīns D ir vielmaiņas pātrināšanai, nervu, sirds un asinsvadu sistēmai, un kā arī uzlabo garstāvokli, atmiņu un smadzeņu darbību. Arī ļoti, ļoti svarīgs vitamīns, ļoti, ļoti svarīgs vitamīns, kas ir ikdienā nepieciešams. Kas vēl? Mēs parunāsim mazlietiņās par kalcijs un magnīs, tas ir krīts. Tieši tā, Mičel, jā. Tā, tas ir krīts. Ļoti labi. Ļoti labi. Paldies par taviem komentāriem. Viņi tiešām ļoti labi. Jā, droši krīts, labi, kas no kuram tuvāks droši. Tāpat tās arī kurkumīns. Kurkumīns ir vispār, man liekas, arī daudz ir dzirdējuši par kurkumīnu vai tā garšviela. Un austrumos kurkumīnu vispār dēvē par austrumu zeltu, jo dēļ tās spilgtās krāsas, un viņš ir veselībai ļoti, ļoti svarīgs. Daudzi teiks, jā, man ir mājās šī garšviela kurkumīns, es viņu lietoju vai, kā ēdiena pie garšvielām, un vai taisu, pieņemsim, siltu pienu ar kurkumīnu, bet atšķirība ir tā, ka tieši šis kurkuma, šī galvenā sastāvdaļa ir kurkumīns, un tas ir ļoti, ļoti, tā sastāvdaļa, viņa ir ļoti reta, un viņa ir ļoti, ļoti svarīga, un tieši no kurkuma ir ko veiklā var nopirkt šīs garšvielas, tas kurkumīns jau ir izvilkts, un viņš ir ļoti dārgs un vērtīgs produkts, un
Tāpēc arī šis kurkumins liposomālajā formā no koraļiem, ko piedāvā, viņš ir arī satur 95% tīru kurkumīnu un arī ir veidots tieši pēc šīs jaunākās tehnoloģijas, un kas palielina 16 reizes vispār šo biopieejamību. Un kāpēc vispār kurkumīns tagad, kāpēc sāk runāt par kurkumīnu? Jo viņš arī atbild par mūsu imūnsistēmu, viņš stiprina mūsu imūnsistēmu, attīra asinis un asinsvadus no toksīniem, un tas ir arī ļoti, ļoti svarīgi, lai būtu šī mikrocirkulācija un lai vispār asinsrita notiktos, un tas jau arī ir ļoti, ļoti svarīgs process, un arī pretiekaisuma kurkumīns ir ļoti, ļoti noderīgs, un tāpatās arī sekmē normālu aknu un žultspūšļa darbību. Tu jau mazliet pa aknām runāji, pa nierēm, un tas arī ir mūsu šie tieši izvadu filtri, mūsu izvadu sistēmas, kas non-stopā strādā bez pauzes un izvada visu šo, ko mēs ēdam, izdzeram vai uzņemam caur gaisu, visu šo toksīnus, un notiek visu laiku šī pārstrāde, un tas arī ir ļoti svarīgi. Un tāpēc kurkumīns arī uzlabo ādas stāvokli un atvieglo aknes un psoriāzes gadījumā. Tā kā šie ir tikai daži, par ko kurkumīns, cik viņš ir ļoti vērtīgs. Tāpēc to es vēlējos pieminēt. Un vēl viens ļoti, ļoti svarīgs produkts tieši tagad šī vīrusu laikā, kas ir mūsu jaunais fitovirons. Par fitovironu ir arī ļoti daudz dzirdēts un ļoti labas atsauksmes arī tieši šajā koronavīrusa laikā, kas palīdz arī ātrāk atvesaļoties, stiprina imūnsistēmu, un šis fitovirons sastāv arī no 21 augu ekstraktiem, un šie augi arī ir vākti pilnīgi no pasaules malām, un veidoti tieši šie ekstrakti arī pēc jaunākās tehnoloģijas, un pie šī fitovirona tika strādāts ļoti, ļoti daudz gadus, ja es nemaldos, pie 20 gadiem vācu zinātnieks, kas arī izveidoja biloronu, un tas ir viens no viņa pēdējiem, ko viņš ir izveidojis, un tas ir ļoti, ļoti efektīvs augu produkts, kas palīdz tieši imūnsistēmai un aktivizē organismu aizsargspējas, stiprina imūnsistēmu un kā arī mazina šos simptomus, palīdz ātrāk izveseļoties, samazina šo slimības ilgumu un palīdz ātrāk atveseļoties. Kas ir fitovirons? Fitovirons, tikko es tev paskaidroju. Viņš ir tādā foršā pudelē, Aigar. Viņu var tā kā vienu īso izdzert rītā vakarā, uzlabot imūnsistēmu un ļoti vērtīgs augu ekstrakts. Viņu arī var lietot. Tieši tagad lai vispār stiprinātu imūnsistēmu, nav obligāti jābūt ar šo vīrusu saslimis vai vienkārši stiprināt imūnsistēmu, jo tas ir pats svarīgākais, ko, stiprināt tieši mūsu imūnsistēmu. Tā kā ar šo fitovironu ir ļoti daudz labas atsauksmes un ļoti labi rezultāti. Tā kā to ir par to vērts padomāt, jo stiprāka imūnsistēma, jo mēs stiprāki būsim tieši cīnīties ar šo vīrusu. Ja es zinu arī no savu bērnu pieredzes, paldies Dievam, mums šis vīrus mūs nav ķēris, bet tas pats vienkāršākais klepus, iesnas, augstēšanās, gripa, viņš jau tepatās vien ir un palīdzot šim organismam viņu regulāri attīrīt, ko mēs arī regulāri darām mājās, tad mums tās augstēšanās, šīs saslimšanas ir, paldies Dievam, ļoti īsas, tiešām ļoti īsas, pāris dienas, un jau bērni ir atkal uz strīpas un aiziet, un ja es pati arī citreiz vakarā, parasti šīs augstēšanās, viņas sākās vakarā, vai pa nakti, vai svētdienā, pa nedēļas, vai piekdienas vakarā, tas ir, un tad es parasti šos produktus, ko tu, Evitiņ, nosauci, kā arī šo pauda arko ķiploks, vēl melnais rieksts, lakrica, es visu sataisu sev krūzē, kā stipru tēju, arī ar vairākām lielākām devām, izšauju un eju gulēt, un nākamajā rītā viss ir ok, jo tur jau tas stāsts ir.
to organismu regulāri uzturēt tā kā kārtībā ar to korālu detoks paku, ko tu stāstīji, ko tu ikdienā, tie ir ikdienas produkti, un tādā veidā palīdzēt organismam. Evitiņ, iedošu vārdu tev, un tad iesim tālāk. Ko tu vēlies, varbūt pie mana teiktā vēl pieminētināt? Man liekas, no šiem produktiem, kurus mēs pieminējam, patiesībā man jau ir izveidojusies kā mājas aptieciņa. Jā, godīgi teikšu, līdz ko es saslimu, līdz ko man bija tāds sliktā pašsajūta, jā, es jau uzreiz zinu, kas ir pirmie produkti, kas ir mājas aptieciņā, kas ir jāņem un jālieto un lielākās vai mazākās devās, jā. Jo pat man ģimenes locekļi, kādam ģimenē paliek kāds, kāds vājums uznāk, kāds klepus vai iesnas sākas, jā. Vēl es neesmu to fitovironu tikai nopirkusi, ielikusi savā ģimenes aptieciņā, ja? Vienmēr manējie griežas pie manis un saka, kas tev tur krājumos ir, jo es jau sagatavojos laicīgi priekš ziemas. Mums ir līdzīgi, tikai man pašiem tās fitovirons. Tad padalies, kas tad ir tavējais? Jā, lūk, jo katram tieši tā, gan Aičelim, gan visiem citiem cilvēkiem ir katram savas dabas aptieciņā vielas, jā, ko mēs varam lietot un stiprināt savu organismu, savu imūnsistēmu, lai nebūtu tāda atzīt, kā tu saki, kad piekdienas vakarā, piemēram, bērniem sākas vai temperatūra, vai iesnas, vai klepus, un mēs tagad nezinām, kur skriet, ko darīt, kā bērnam palīdzēt. Jā, tas ir gan bērnam vai pieaugušiem vai cilvēkiem gados, jā, tomēr ir jābūt pārliecinātiem par to, ka mums ir dabas vielas, kuras spēj palīdzēt jebkurā brīdī. Jā, un es vēl aizmirsu pieminēt, Marija, tu jau mazliet pieminēji par šo sudrabu Silver Max, un tas arī ir vienmēr man mājās, un ir sevišķi tagad, kad mēs ejam no mājas ārā, mēs visi iepūšam mutē, es sīkajiem uzpūšu vēl uz sejas, tā ir arī tāda aizsardzības barjera no šiem vīrusiem, tas arī pie kakla sāpēm, pie klepus, kā jau teicu, pie iesnām, aussāpēm, pie acu konjuktīva, un tā kā tas arī ir ļoti, ļoti vērtīgi. Lūk, tagad daudz domā, ko man tagad darīt? Šie visi produkti mēs nosaucām ļoti, ļoti daudz, bet pats galvenais jau, protams, ir vispār tas, savam organismam dot, viņu attīrīt, un šie produkti, protams, tas bija tagad tāds stāsts, ko darīt akūtās situācijās, kā tad organismam palīdzēt, protams, un lai nesaslimtu. Tas ir, protams, šī organisma attīrīšana, šis dzīvais ūdens, un tas viss solīti pa solītim, tāpēc man arī patīk tieši šī Koroja kluba koncepcija, kad viss iet soli pa solim, nevis atžgārni, tagad nekas, nezinu, 30 gadus nekas nav darīts, sākšu dzert vitamīnus, un tad jau būs labi, bet tas nav šis pareizais solis, sākumā ir mūsu organisms jātīra, un tad mēs organismam dodam tikai vitamīnus, stiprinam ar aminoskābēm, taukskābēm, un. Lūk, tas īsumā par to, bet es tagad vēlos pievērsties vēl arī, ļoti arī aktuāli par vakcīnām. Ļoti, ļoti daudzi iet uz vakcīnām, ļoti labi. Viss katram, protams, tā ir brīvā izvēle, brīva pasaule, katrs izvēlās sev. Un kā vispār sagatavoties vakcīnām? Tas arī ir ļoti svarīgi, jo nav jau nekāds noslēpums, neko jau tur tādu patīkamu mūsu organismā neievakcinē, kas, protams, un par to, lai palīdzētu izvadīt šos toksīnus, šos metālu piemaisījumus, diemžēl arī kaut kas jau no tā tur sastāv iekšā, un palīdzēt organismam to visu tā kā izvadīt un atbalstīt nieres, aknas, un tāpēc arī ir svarīgi pēc šīs vakcīnas, arī pirms vakcīnas ir svarīgi organismu atbalstīt ar ūdeni un visu pārējo, un pēc vakcīnas tieši arī šis detoksa paka un arī spirulīna, šīs aminoskābes ir ļoti, ļoti vērtīgas, spirulīna vai chlorella vai šis protivitī, ko tu dzēri, jo arī šī spirulīna, tā ir ļoti, ļoti vērtīga zaļā jūras aļģe, kas arī palīdz izvadīt visus šos piemaisījumus, visu. Ne tikai ar vakcīnu mēs uzņemam šos metālu piemaisījumus, tas ir tāpatās arī no gaisa, no ārienes, no ārējās vides, ko mēs saņemam ar pārtiku.
mēs saņemam šo visu to citreiz šo draņķi mūsu organismā. Nav runa tikai par vakcīnu, bet palīdzēt organismam to nierēm, aknām, visu šo vadīt ārā, un tieši šī spirulīna ir ļoti, ļoti vērtīgs produkts, kas, palīdz vispār, izvadīt ārā, arī satur ļoti daudz dzelzi, kāds stāstīja, to arī dzēri spirulīnu, lietoja vēl ekstra dzelzi, un tas arī ļoti, ļoti svarīgs, un tāpatās arī vai šī chlorella, un šī chlorella ir 100% chlorella katrā tabletē, kas ir bagātīga ar chlorofilu un olbaltumvielām, un tas pātrina daudz šo dažādu kaitīgo vielu izvadīšanu no organisma un palīdz arī zarnu mikrofloras darbībai. Tā kā, tāpatās arī cinks, selēns ir ļoti, ļoti svarīgs, kas arī palīdz un atbalsta un izvada no organisma visu šo ārā, lai pēc iespējas tas tā kā nekaitētu, jo šie smagie metāli ļoti ietekmē mūsu veselību un veicot arī biorezonanses testu. Tur biorezonanses testā var ļoti daudz ko redzēt, kā vispār. Aigar, tev jau liekas, ka tev viss sāk sāpēt. Klausies tālāk. Un tu veic Latvijā šo biorezonanses testu, es tā esmu Vācijā, un šajā testā var ļoti daudz redzēt, kā vispār mūsu organisms strādā, kā mūsu orgāni, mūsu 47 orgāni, pa katru orgānu var redzēt, vai viņš ir pārslodzē, vai viņš atkal nepietiekami strādā, tā kā, un arī tieši tur var redzēt tieši arī šos smagos metālus, šos piemaisījumus, kādi vitamīni trūkst, un. Varbūt tās iedošu tev vārdu, Evitiņ, mazliet par biorezonanci pastāstīt, ko tur vēl var redzēt. Jā, patiesībā ir tā, ka atgriežoties pie manis personīgi, gribu pateikt to, ka, ja man bija neilgā laika posmā 2 rengeni, apskatoties pašai sevi aparātā, es redzēju, kā man bija tātad veselības stāvoklis pirms, jo es ļoti labi lieku cilvēkiem lietā rādu un lieku sevi personīgi. Vispirmām kārtām nerunājot par citiem cilvēkiem, vai tur vienai tantei vai kā, nē, jo rādītāji ir kritušies, pamazinās tieši problēmas sāks gan ar kājām, vai tur ir aknai problēma, vai tur ir nierei problēma, vai tur ir urīnpūslim, jo šīs tātad sava veida metāla lietas, kur tiešām arī ejot uz rengenu, taisot savukārt plaušu rengenu, paliek tie smagie metāli, kur ļoti spēcīgi ir jādzer ūdens, koralmaina ūdens, kā tu jau minēji, spirulīna un alfa-alfa, kas kā sorbens, kas savāc šīs vielas un vada ārā, kopā ar korāla detoks kasti, kurā ietilpst šie 4 produkti, par kuriem es iepriekš minēju, jo tas ir pamats, kas izved no organisma ārā nevajadzīgās lietas. Jo gan biorezonanci mēs redzam gan asinsrīti, mēs redzam iekšējos mūsu orgānus, Un tur ir, es šobrīd nevaru parādīt datorā, man no šī sistēma uzlikt, bet brīnišķīgi var redzēt skalā. Skalā uzrāda to un var uzlikt salīdzinājumā, kā tev ir bijis man pirms saslimšanas ar šo vīrusu, kāda man bija rādītāji un kāda man ir rādītāji pēc vīrusa, ka īpaši pēc rengena. Īpaši pēc rengena brīnišķīgi, ļoti labi. Man prieks, ka mēs spējam iedvesmot. Un rezultāti tie, Aigar, tev ir jāiziet uz biorezonanci, jo tajā var redzēt tiešām organismā, kādas ir kritums. Es nemācēšu pateikt man no personīgā pieredze, kā tas ir pašai uz sevi pēc vakcīnas, bet tieši pēc izslimošanas visvairāk, kas ciets, tās ir plaušas orgāni, bet kas ar rādītājiem ir, ņemot vērā to, ka es lietoju ļoti lielās devās dabas vielas, tie rādītāji nav tik slikti, kā ir cilvēki, man personīgi atnāk klienti uz pārbaudi, kuri ir izslimojuši, bet nav lietojuši dabas vielas. Kur rādītāji savukārt ir kritiskāki, un tad mēs ķeramies klāt pie liela darba,
jo, kā jau tu minēji, ka organismu visu pirmām kārtām ir jāiztīra, bet tā kā man bija, piemēram, atgriežoties pie manas stāsta, man nebija laika organismu attīrīt no vīrusa, man bija tikai un vienīgi laiks tīrot, bagātināt organismu, ja? Abus veidus kopā, lai es varētu savu organismu tātad noturēt, pamatbāzē, kādā ir jābūt. Bet biorezonanss tas ir liels saprāts, ja, kā jau tu teici, tu Vācijā, es Latvijā mēs veicam. Es domāju, ka par to ir jārunā tad, kad cilvēks ir klātienē, viņš redz tur ļoti labi var visu parādīt, gan aurogrammu, gan šos smagos metālus, gan apakšķīrniekus, gan arī to, kā organismā notiek šīs... Aigar apakšķīrniekus. Ko? Aigar apakšķīrniekus. Es saku Aigaram pa apakšķīrniekiem. Viņš zinās, pa ko ir runā. Jā, apakšķīrnieki tie ir tiešām, ka tur tad varam saprast, kur ir jāpiestrādā, ja? Lai cilvēku organismu varētu atjaunot. Un tur jāķerās klāt pie kārtīgas organismu tīrīšanas, ja, un organismu pabarošanas. Jā, es sasmējos riktīgi, es ļoti atvainojos. Jā, tas ir viens no svarīgākajiem. Jā, protams, ja ir šis vīrus, ja ir šis augstēšanās vai jebkas, protams, tad tiek organismam dotas arī šīs dabiskās antibiotikas, stiprināts imūnsistēma tīrīta un tādā veidā palīdzēt organismam un pēc tam. Ja tālāk visu pēc koncepcijas, protams, sākumā cilvēks viņam ir jāpalīdz, lai viņš ātrāk tiek uz kājām un atkal būtu spēka pilns. Tā kā, man liekas, tas ļoti, ļoti svarīga un nevis interesanti, bet tiešām ļoti svarīga aktuāla tēma, par ko mēs šodien parunājām. Liels paldies, Evita, ka tu padalījies ar savu pieredzi, lai arī citus cilvēkus tā kā iedrošinātu ar savu, kā tev gāja, kā tu jūties, ko tu darīji, un tas ir ļoti liela zelta vērts, un par to es tev ļoti, ļoti pateicos, un es, novēlu visiem cilvēkiem, lai viņi ir veseli tieši tagad, jo tagad arī tu līdz Ziemassvētki ir klāt, un šīs dāvanas, un ko dāvināt, un man liekas, es jau teicu arī vīram, mums pa lielam, mums ir pa lielam viss galvenais, lai mēs esam veseli, lai ir bērni veseli. Tiem bērniem atkal ir citas fantāzijas, kāda tur veselība. Man bērns prasa, ko tu vēlies Ziemassvētkos? Es viņam saku, es gribu, lai mēs būtu laimīgi, lai mēs būtu veseli. Viņš man saka, tas ir tā jau man kā dāvana. Man tas ir, zini kā, bērniem jau tomēr ir citas fantāzijas un citi sapņi. Nekā kaut kā, tā uz pa veselības tēmu varbūt vairāk domā, tā kā paaugsies, tad viņi zinās, kāpēc es par to stāstu un citiem stāstu, lai viņi to zina, un tāpēc es visiem pārējiem, visiem novēlu, lai viņi būtu veseli un stipri un tiktu pāri šim grūtajam laikam, kas ir visā pasaulē, un tāpēc, jo, ja būs veselība, un tad būs arī viss pārējais, jo, ja tu nejūties labi un esi slims, tad neko, bet ja tu esi vesels, tev ir daudz spēks, tev ir enerģija, tu vari iet strādāt, tu vari nopelnīt savu čunguru un dzīvot, vai ne, Evitiņ? Tas ir mans novēlējums visiem. Jā, es tev taču piekritīšu, jo, ja nav veselības, tad ir grūti, tad nav nekā, ja? Jo veselība ir pirmā vietā, pirmām kārtām, jo tad, kad es arī slimoju, es sapratu to, ka ātrāk tikt no šī visa ārā, ja, un turpināt tātad lietot dabas vielas un stiprināt sevi, un tad, kad tev ir veselība, tu vari daudz, bet tad, kad tu guli vakarā un tu jūti, ka tev plaušās ir tūska, un tu nezini, kāds būs rīts, jā, tad arī ir grūti. Bet tā kā man ir ļoti liels prieks par to, ka cilvēks saprot, ka dabas vielas ir, kā teikt, zelta vērtā, jā, un veselība, man liekas, mums ir pats svarīgākais, kas var būt, un novēlēsim mūsu skatītājiem arī, lai ir veselība, sagaidot šos siltos, mīļos, gaišos svētkus sev, bērniem, ģimenei, un tiešām liels prieks redzēt tos cilvēkus, kur mums pievienojušies un klausījušies šovakar, un kuri arī skatīsies mūsu atkārtojumā. Tā kā, lai visiem ir laba veselība, saticība un mīlestība. Jā,
Tieši tā. Un no šīs jaukās nots, es domāju, mēs arī beigsim. Ja kādam ir jautājumi, mēs nosaucām nenormāli daudz produktus. Protams, viņi visi nav vajadzīgi, visi viņi nav uzreiz vajadzīgi, bet iet soli pa solim. Katram ir tā situācija savādāka un tā individuāli, tāpēc, lai ja kūp galva no tik daudz informācijas, visvienkāršākais veids ir vai Evitai piezvanīt, uzrakstīt, vai man piezvanīt, vai uzrakstīt, un tad visu izrunāsim individuāli, pastīsimies, kas un kā mēs varam palīdzēt, kāda ir tā esošā situācija, un tad kalsim plānu un domāsim, kā varam viens otram palīdzēt, lai mēs justos veseli, un tas ir pats galvenais. Liels paldies, Evita, ka tu bija ar mani šovakar, kad tu dalījies ar savu pieredzi, un es domāju, tu ļoti daudz iedvesmoji, uzdrošināji, un daloties ar pieredzi, mēs varam ļoti daudz sasniegt un ļoti daudziem cilvēkiem palīdzēt. Paldies tev! Paldies tev, Dacīt, kur Egatiņa arī saka sveiki, lai mums visiem veselība, tieši tā es tev piekrītu, lai mums visiem veselība un uz tikšanos nākamajā reizē. Paldies, Dacīt, Atā! Paldies tev visiem! Atā!